Jo vairāk zeme atbrīvojas no sniega apskāvieniem, jo vairāk jūrmalniekus māc bažas, ka ielas un sētas atkauklās pamatīgi ūdenskārta. Notek grāvji ir aizauguši un pilni ar drazu, bet dažviet par to esamību var vien nojaust. Jā, šita mājā plūst viņa. Tā, vienu reizi 4 gados kaut kur tā. Agrāk bija novadgrāvi, tur krājās ūdens. Tagad ūdens, kur krājas? Zālējās sētā, viņš krāja uzkrājas tas ūdens. Un pie tam tur redz siela, kas ar viņu tika izdarīts. Viņa tika nosfaltēta, jā. Novadgrāvi nav, tāpēc viss ūdens, kur līst iekšā, ka kūst un kad lietas sētās iekšā. Visvairāk no sabojātās meliorācijas sistēmas ciešot Valteru, Krastciemu un Drūbciemu iedzīvotāji. Par grāvjiem neviens nesot licies ziņas jau pārdesmit gadus. Šopavasar pašvaldība sasparojusies un mēģinās situāciju vērst par labu. Paredzēts, ka grāvju atjaunošana vispirms tiks veikta pie upes un tad pakāpeniski virzoties uz centru. Kāpēc tikai tagad beidzot ir atrast naudu šim pasākumam? Tas nav tikai Jūrmales jautājums. Vispār meliorācija tā nopietna lieta. Mums valstī ir kaut kā atstāta novārtā. Tāda ir dzīve. Mēs esam saskārušies ar šiem jautājumiem, tāpat kā daudz citas vietas Latvijā. Mēs varbūt esam vieni no pirmiem, kas ir aktīvi sākuši darbu šajā jomā. No pašvaldības budžeta šogad esošo grāvju tīrīšanai un uzturēšanai, kā arī jaunu projektēšanai un izveidei, tiks izlietot 300 000 latu. Labie iecerēji gan varētu rasties arī šķēršļi, jo daudz viet notek grāvji tagad ir uz privātīpašnieku zemes. Tad mēs risināsim, vai mēs mēģināsim vienoties ar privātīpašniekiem par šo grāvju atjaunošanu, vai mēs meklēsim citus ceļus, un citas vietas, lai šo grāvi atjaunotu. Līdz brīdim, kad visi notek grāvi būs atjaunot un tīri, gan vēl jāpaciešas. Vienā gadā izdarīt to nesot iespējams, taču, ja situācija ir kritiska, iedzīvotājiem par to esot jāziņo.